Čau, arī nedēļas nogalē mēs šovakar brauksim meklēt asas izjūtas adrenalīnu, vai ne? Mēģināsim kaut ko citu, jā. Aizbrauksim līdz Mola karuseļiem. Mēs karuseļos neesam šausmīgi sen bijuši, un šie tās diezgan tādi iespaidīgi, Priekš pārvietojumiem pretēkam interesanti, jā. Būs riktīgi. Kurš nezinu, kā es varēšu kaut ko pafilmēt, bet es esmu gatava darīt trakas lietas šogad. Nu, kas ir trakākais, kurā tu esi gatavs kāpt iekšā? Ratā? Panorāmas? Tajā, kas iet uz riņķi? Varam arī tajā, kas iet uz riņķi, jā. Tajā zaļajā varam. Kurā zaļajā? Tajā? Tajā garajā, jā. Ok. Es varētu mēģināt to, kas iet uz riņķi. Man gan nepatīk tie, kas iet uz riņķi. Baigais klusupiņš man vestibulārajam aparātam īsti. Tas nav līdz galam mīļākā lietas pasaules, bet es teicu, ka šokar darīšu traks lietas, ja? Jā, tā kā būs arī jāiet tavs pokumā, jā. Ai! No, ballīte! Jautājums, vai satver trakāko lietu, vai pamazām, tā kā kūvējam to adrenalīnu? Jā. Kāds sajūts? Bija diezgan šausmīgi. Man reāli visas kājas bija galīgi gaisā. Ārprāt! Es teicu, ka es tagad parakstīšos. Bet man liekas, šis bija reāli trakākais. Un neticās, bet kur mēs atrodamies vispār. Crazy. Kaut kādā jau otrajā metienā slikta dūša palika. Jā. Nepalika, bet man bija bišķiņ vēl par to krēslu, ka viņš tās nedrošīs. Vai ne? Man kājas bija drīz pāri galvai. Jā, tev vienkārši iespiež tajā krēslā un viss, kas tev tur ir, kā tā bija lēnsī. Prāt, mēs bija trāki. Tās trakākais laiks, kur aizs pēdējā laikā. Jā, trāk, jā. Nu, aiziet jaka nost, jā. Mēģināsim veiksmi bunžās. Aiziet. Labi! Super! Ar divām! Super, no? Kuru mantu ņemam? Tūlīt vai piparkūku vīriņu? Aizvien pastīties? Piparkūku vīriņu? Jā. Piparkūku vīriņu. Sagaitam Ziemassvētkus jau. Es domāju, ka teiziešanais varētu patikt. Paldies! Klausies, tev apsveicu! Savu jauno draugu, ja? Jā. Man tas vienam vajag tekstā. Jā, tas piparkūku. Man vajag bišķīt nomierināt nervus. Pēc tagad izbrauksim šausmīgi. Jā. Oi! No, ko tu Tur bija jābūt kaut kādiem briesmoņiem visā tajā pasākumā. Ok. Labi. Wow! Jā. Wow!
ka tu viņu neredzēji. Es dzirdēju, bet es nespēju uz aizmuguru vienkārši. Vērš tā. Ka nu bija man nervu novietošana. Emocijas, ne? Jā, nebija slikti, ne? Man reāli likās, ka es būšu izturīgāk, bet tas pirmais trakais man visu šī to vestibuláro aparātu piebeidza. Bet tik un tā ir rīktīgi forša atmosfēra. Šausmāji ir ļoti favorīts. Šausmāji. Tik liels budžeta variants, principā mēs varētu dārzā uztaisīt vēl. Principā ideja, jā, atveram savu šausmāju. Ar motors vajag skaitīt cilvēkiem pakaļ. Un tagad mēs braucam mājās, lai Deizijai uzdāvinātu viņas piparkoku vīriņu. Kāpēc Deizijai, tu vari pateikt? Tāpēc, ka viņai tāds pašs uzvedas. Tāds pašs uzvedas ir, jā. Deizija, jums tev ir pārsteigums, jā, bet tev pašai viņš ir jāatrod. Varēsi? Ko? Deizija, ej paskaties. Ej paskaties. Ej paskaties. Aiziet, paskaties, Deizija. Nu, ierauci. Auraks jau zina, ka tas ir labs. Jā, Deizija. Manta. Tā tava manta, Deizija. Tā tava. Nespasties. Manta. Manta. Tik Aurelija bija drosmīgākā no abām divām. Jā, tā ir manta. Deizija. Deizija. Reāli notiek kautiņš par jauno mantiņu. Ārprāts. Kas tev būtu domājis dāvana? Milzīgs piparkoku vīriņš ir tas, kas viņām ir dzīvē reāli pietrūcis. Es reāli teiktu, šie ir vislabākie 5 eiro, kas mēs esam iztērējuši, ne? Jā. Viennozīmīgs labākā suņu mantiņa izrādās ar šādu. Man liekas, kas jau pirms kādām 2 vai 3 nedēļām teica to, ka ir jāizbauda pēdējais siltais vasarīgais vakars, un šodien ir 22. septembris. Un var sēdēt ārā ar īsām piedurknēm, 10:00 naktī. Jā, tas ir forši, ne? Tikai siltajās zemēs. Audīt sieriņu, vīnu. Fantastiski, nekur nav šogad jābrauc, nekur nav jābrauc cert vasarai zasts, jo mums ir pat tās atlas ar Latvijā. Fenomenāli. Tās dienās šodien mums bija ordināli plānots braukt uz mežu, sēņot. Mēs par sēņošanu sapņojam jau kādas pēdējās 2 nedēļas. Mēs esam bijuši tik aizņemts arī ir bijuši nedēļas nogales, bet šodien ir reāli ļoti lietaina diena, ir silts, kas ir riktīgi forši, bet es domāju, ka mēs sēņot paspēsim aizbraukt vēl rītdien, savukārt šodien, tā kā ir šāds laiks ārā, tad šī diena būtu perfekti piemērot muzejam. Mēs aizbrauksim uz Zuzeju, mēs tajā nekad neesam bijusi. Šobrīd norisinās izstāde ar nosaukumu Redzeslauks, un šeit tā norisinās līdz pat decembrim, tā kā droši jūs arī varat vēl paspēt aizbraukt apsīties, tā kā neesmu bijusi arī šajā ēkā. Būs ļoti interesanti, jo cik es redzēju, tā ir iestādīga, skaista, un pelēkās lietainās dienas tiešām ir perfekti piemērot muzejam. Hello! Mēs esam atnākuši līdz muzeumam, līdz izstādē. Iesbiļeti bija 10 eiro. Parkings bija bez maksas. Pēc kur iesim izlasīt vairāk par pašu šo te izstādi. Šitā draugu mēs redzējām, redz, kur Lietuvā mēs redzējām skulptūru, viņi tur bija izvietot. Tad bija lemts, klausies, nejaušām. Tavas domas? Cilvēki protestē pret pirmo maķīti, mēs dānām, kur ir galsins. Tas gan šitais darbs, man liekas, tev tik labi raksturo latvietis, kuram ļoti garšā McDonald's. Nesam, protams, baigie mākslas kritiķi, bet man ļoti patīk izstāde, un modernā māksla pat par sevi ļoti patīk. Ļoti interesanti, jā. Darbi bija tiešām
Lika padomāt, visi noteikti par dažādām tēmām. Jā, viņi visādi dažādi ir. No skulptūrām, instalācijām, formām. Jā, tā kā es teiktu, ir vērts aizbraukt, ne? Noteikti, jā. Izbēgām no lietas un atnākām uz visu dienu brokastis, kas ir mūsu mīļākā maltīte ever, tā kā superīgi. Klasika, protams, omlete. Jā, zenumiem. Ķeries klāt. Man ir kaut kas ļoti līdzīgs, kāds mums bija Lietuvas. Pēdējā viesnīcā, kurā mēs palikām, un man ļoti iegaršojos skāpmaizītes, plaucētu oliņa un avokādo. Un sieriņš tā tur iekšā, ka Dievs cik tā labi izskatās. Hello, es jau esmu atpakaļ mājās, es izlaidu Dāvi minigolfā. Viņam šovakar ar kolēģiem ir plānots pasākums. Es nepatās uzfilmēju TikTok video, kurā es parādu, ko es iegādājos Pepko, jo es šeku reku kaut kādā veidā braucot. Es domāju, hei, es piesāšu Pepko, pastīšos, kas tiem labs ir uz rudens kolekcijā. Varbūt viņiem ir kāds foršas dekorācijas, kāda foršas ķirbīša, un es atradu tik daudzas foršas lietas par tik labām naudiņām. Es visam noteikti vēl uztaisīšu atsevišķi video, kas varētu būt tāds rudens dekorēšanas video visticamāk, jo es vēl plānoju aizbraukt uz Sincēm un ir plānā šo to pasūtīt Šīnā, un man gribās uztaisīt arī pāris DIY projektiņus, tā kā tas būs viss atsevišķā video, bet es jums varu te parādīt nelielu sneak peek. Un paskatieties uz savu piparkūku vīriņu, iekārtojusies grauž savu otru jauno mantiņu. Daisy is living the best life. Šodien visu dienu cīnos ar pandas acīm, jo man ir beigusies man iemīļotā Sky High skropstuša no Maybelline, un es uzliku šodien šo te L'Oreal skropstušu, un paskatieties, es jau pa dienu vienreiz notīrīju, un tagad, like, what is this? Nereāls, tā kā smērē uz apakšējā plakstiņa. Ko es paspēju izdarīt vēl vienu darbiņu, kuras bija atlikusi jau pāris nedēļas. Es safilmēju storijas priekš manu skapju profilu. Kalvīm arī .skaps, tajā es pārdodu tās lietas manā gardrobē, kuras es nevalkāju, kuras ir labā stāvoklī, kuras ir pat dažreiz pilnīgi jauns un kurām es vēlos atrast jaunas mājas. Te var redzēt jau daļu no tā, kuras nu pat tās safilmēju, kuras es pārdošu. Tā kā izdarīju labu darbiņu, reāli ļoti, ļoti produktīvu dienu jau man ir bijusi. Un tagad es nevaru sagaidīt to, kas vienkārši atpūtīšos. Labi, es visticamāk saukšu tagad pāris storijas, bet tā kā viss vakars ir veltīts atpūtē. Nu pat bija ārā ar princesēm un, ziniet, uztaisīt smakālu konkursu, ne? Jā, aiziešu savākt produktus, kurus es izspēlēšu savā ierastajā YouTube konkursā. Jūs jau zināt, jums būs jādodās uz maniem Instagram storijiem 24 stundu laikā pēc šī video publicēšanas un jāieraksta atslēgas vārds, tad atslēgas vārds būs atvasara. Jā, atslēgas vārds ir atvasara. Par godu šī septembra tiešām burvīgajam laikam, tā man te ir viena mīļa cīta. Ok, es savākšu produktus. Un, jā, parādīšu jums, ko jūs varēsiet laimēt. Nu, ko šajā konkursā jūs varētu laimēt? Tātad matu veidošanas putas no zīmola Urban Care, lūpkrāsu no Maybelline, tonis tātad ir lūk šāds te Strawberry Twist, concealer no Maybelline, šo te uzacu želēju no zīmola Depend. Ja jūs redzēt mans Instagram stories vai TikTok video, tad jūs zināsiet to, cik ļoti man patīk šis uzacu produkts, tā kā game changing uzacu želēju, pavisam noteikti, tāpēc es gribu arī kādu no jums to izmēģina. Arī lūk šo te NYX un Barbijas kolekcijas sejas paletīte, te ir izgaismotais vajag sārtumiņš, nagu laku no Kinetics, manuprāt, šim rudenim šis tons tik labi piestāvēs. Un tad vēl arī lūk šāda izmēģinājuma komplektu no Madara Cosmetics. Jā, pavisam noteikti vēlreiz atgādināt par to, ka tu vari man droši pieskot Instagramā Kalmīvari Official, kā arī, protams, šeit YouTube to vēl neesi izdarījis, kā arī ieslēdz paziņojumu saņemšanas funkciju, lai neplēs garām šādus vai cita veida konkursi. Instagramā pavisam noteikti tie ir biežāk, un tad gaidīšu tavu atbildi. Atvasara, Instagram atbilžu lodziņā 24 stundu laikā pēc šī video publicēšanas. Ja tu nokavēji, tad, protams, nekas, būs vēl pavisam noteikti arī nākotnē šāda veida konkursi. Es pļāpāju daudz, taisīšu vakariņas un vienkārši čilošu šovakar. Tā kā visticamāk es paņemšu kameru rokās atkal rīt, kad ļoti cerams
Fingers crossed, ka mums izdosies aizbraukt uz mežu pasēņot, jo pirmkārt mums ļoti patīk pats sēņošanas process, otrkārt mums nereāli garšo sēņu mērci, un treškārt suņiem pavisam noteikti vajag izskrieties, jo pēdējās 2 dienas viņas ir bijušas diezgan nelaimīgas, kad viņas tiek atstātas mājās. Tā kā tiekamies rīt! Šai korekti tomēr tikām šodien arī līdz mežam, un mēs esam paspāruši reāli 10 soļus no mašīnas, un jau atkat sēni. Jā. Suņi ir vienkārši sajūsmā, vai ne, Auri, kur beidzot kārtīgi izskrieties. Mēs parasti lasam gailenes, vai ne? Tāpēc, ka mēs... Jā, man nemāk ēst tagad sēnes. Ko tas nozīmē, ka es nemāku? Man vislabāk garšo tieši gaileņu mērcu. Un mēs citas sēnes arī baigi tā kā neatpazīstam. Nu, protams, baravikas, gailenes, beciņas, bet mēs neriskējam ar ko citu parasti, ne? Es atradu pirmo gaileni! Hello! Kāda mīlīga! Yes! Pirmā gailena kabatā. Gailena numur 2! Yes! Un traksuņi. Atrada gaileni numur 3! Numur 4! Vāc, cik labi iet! Nē, vēl vairāk! Super! Šodien ļoti labi sēņojos. Ir pagājuši tikai kaut kāds 10 minūtes. Jūs mani neredzat. 10 minūtes kopš mēs aizgājām no mašīnas. Vēl pat rādu mašīnu, kas ir vēl tur aiz kokiem. Nedarīsim šito salīdzināšanu. Kāpēc mēs nedarīsim salīdzināšanu? Es gribu redzēt, cik tev ir. Nē. Parādi. Dāvi, mēs dažādos mežos esam. Nu, man prieks, ka tev ir sēņu deguna. Sēņu acis drīzāk. Labi, pieņemsim, ka tu vairāk pieskati suņus, ne? Jo viņas iet tev līdzi vienmēr. Jā, es beidzot pašās beigās arī kaut ko atradu. Malacīt, es redzu tur pie tam tālāk arī vēl. Tu viņas vēl neredzēja? Aha. Dibs, ja? Tev paveicās. Veca. Fū, tā nav tev. Man paveicās, vēl tieši kā man paveicās. Ka es tev viņu nenozagu acu priekšā. Nav gan, nav taisnība. 2 stundas vēlāk, vakariņas esam savu sasēņojuši, vai ne? Jā, būs ok. Būs tikai tagad iebrauksim pēc kartupeļiem, pēc krējuma, pēc sīpola un pēc šķīņķa. Mēs taisīsim vērcīti. Viņa apmaldījāmies meklējot mašīnu, vajadzēja ņemt telefonu palīgā. Jā, par lai mums ir atzīmēt viens no mūsu sēņu spotiem, kas bija bišķī tā kā citā vietā, bet tas mums palīdzēja norientēties. Mēs kurā virzienā, jā, baigi mēs tur aizgājām tur šeit pat pakaļ galīgi, mēs nepačakojam, kur mēs īstējam, vai ne? Jā, nebija kādu laiku tā bijis. Jā, tas gan tā kā īstenībā, labs padoms ir sēņotājiem atzīmēt savus mašīnu atzīmēt būtu ideāli, jā. Kur tu atrodies, kur tu esi nopirkojies, un tad tas mums var saprast plus mīnus virzienus, kurā jāiet. Esmu jau atpakaļ mājās, esmu bijuši veiklā, sapirkuši visu vajadzīgo, var parādīt, kāds mums tad ir beigās sēņu guvums. Šis ir mans groziņš, un šis ir dāvu groziņš. Dāvu tu beigām tomēr bija šī pierā man klāt, es teiktu. Un tagad mēs skatāmies formulu, un tikmēr es tīrīšu sēnes un sākšu gatavot mērci. Vienīgais, tad, kad es pirku šķīņķi, es aizmirsu pateikt, ka, lai man negriež šķēlēs, man kaut kā šita automātiski, tā kā, kad negriezīs. Bet, cerams, ka garš jau tas baigi nemainīs. Vienkārši būs plānāk gabaliņš.
nedēļas nogalē bija tā kā nedaudz uz sterīdiem, jums parasti, Dievs, kas par bučošanos, jums parasti nedēļas nogalās nav tik piepildīts, bet es teikšu, man patīk, ka mēs esam aizņemti, ka mēs kaut kur dodamies, ka mēs braucam ārpus mājām, piedzīvojām tik daudz foršas, pozitīvas emocijas, un, protams, ka tagad ir tāds, ir svētdienas vakars, ir sagurums. Bet angliski teiciens, I wouldn't have it any other way. Es ļoti ceru, ka jums patīk šis video. Es nezinu, kas te notiek par mīļošanās festivālu. Nospēdiet tam like pogu, protams, piesakojiet arī manam YouTube kanālam. Un es jums novēlu kopā ar princesēm super foršu atlikušo dienu un tiekamies nākamajā video. Atā!